Mongoļu dziednieks Gancoks, kurš praktizē Latvijas galvaspilsētā, nepavisam nav ekstrasens. Viņš akumulē kosmosa enerģiju un nodod to cilvēkiem, kuri savas enerģijas rezerves ir iztērējuši. Tā visa rezultātā organisms atjauno savus spēkus un cilvēks pārvar hroniskās kaites. Saaukstēšanās un gripa viņiem vispār met likumu. Kad piedzima Gancoks, viņa tēvs ievēroja Ulanbatoras debesīs dīvainās spilgtas dzirksteles. Lama sacīja, ka ģimenē piedzims neparasts bērns, kurš kļūs par debesu spēku pavadoni un ārstēs cilvēkus ar dievišķās enerģijas palīdzību. Vecāki deva savam mazulim viedu vārdu – Gancoks, tas nozīmē dzirksteļojošais. Kad cilvēka iekšējā enerģija kļūst vāja, orgāni straujāk noveco, arī slimības organismu biežāk apmeklē, tie ir dažādi vīrusi, gripa, klepus. Cilvēks sāk slimot arvien biežāk, ja iekšējā enerģija ir vāja, un otrādi, ja tā ir stipra, cilvēks neslimos. 15 gadus dziednieks studē tibetiešu medicīnu un ārstniecības augu iedarbību un īpašības. Savos 30 gados viņš ieguva diplomu un uzsāka savu tautiešu ārstēšanu Mongolijas tautas medicīnas centrā. Tad pienāca laiks, kad dziednieks pameta dzimto pusi un uzsāka darbību Latvijā. Gancoks specializējās uz iekšējo enerģiju ārstēšanu un organisma enerģijas punktu terapiju. Gan lielus, gan mazus pacientus viņš pieņem pieticīgā kabinetā medicīnas centrā Valio, kas ir Purvciemā. Rīta filmēšanas grupa savām acīm redzēja pacientus, kuri bija atnesuši Gancogam ziedus un konfektes pateicībā par ārstēšanu. Arī ģimenes vizītes te nav nekāds retums.